Mēs esam nonākuši līdz sadaļai politika, un gatavojoties Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieces Signas Grozas tēmai, nākamais slaids lūdzu, es mēģināju, man bija tas gods redzēt tās prezentācijas, un tad man radās viens vienkāršs jautājums. Kas īstenībā ir mājoklis? Kaut ko līdzīgi kā Ivetas kundze sacīja. Vai tās ir cilvēku pamatiesības, vai tā ir vienkārši tirgus ekonomikas sastāvdaļa? Labs jautājums, pareizi? Signa Groza, lūdzu. Noteikti jūs radīsiet atbildi uz šo jautājumu. Cita starpā katram runātājiem ir paredzētas 15 minūtes, un pēc tam es domāju kādas 5 minūtes jautājumiem. Tāpēc izmantojiet iespēju un rakstiet savus jautājumus. Lūdzu, sagaidīsim. Paldies, Jāni. Godātais ministra kungs, godātie klātesošie, prieks jūs redzēt šeit tiešām tik kuplā skaitā. Tā mana šodienas tēma ir, un mērķis ir nedaudz iezīmēt to kopējo ainu šobrīd Eiropas Savienībā un tagad pastiprināti arvien vairāk pievērst to uzmanību mājokļu politikai. Attiecībā uz jautājumu, vai mājokļi, tas ir ekonomikas jautājums un brīvas tirgus jautājums vai sociāls jautājums, es domāju, tur noteikti šīs tēmas nevajag pretnostatīt, tas ir gan, un mājokļi, protams, ir ļoti būtiski arī kopējai ekonomikas izaugsmei un arī mēs redzam, ka tiešām ļoti daudz uzņēmēji sūdzās, ka ļoti liela problēma ir tieši šī darba spēka piesaiste reģionos tieši dēļ mājokļu trūkuma. Es varbūt sākumā arī tādiem skaistiem vārdiem un bildēm, kur jau arī daudz izskanēja, un es dzirdēju arī no Prēļu novada priekšsēdētāja šo teikumu, ka jā, mājoklis nav tikai 4 sienas un jumts, tā kā šis ir arī pirmais teikums Eiropas komisijas decembrī pat nopublicētajā jaunā mājokļu, zemes īres mājokļu pieejamības stratēģijā. Un būtībā šī arī Eiropas komisijas pastiprinātā interese mājokļu politikai bet tiešām tiek stipri padziļināta un pastiprināta ar prezidentes Fonderlejenes uzrunu 2005. Gada, kur arī tika iezīmēts, ka Eiropas komisija šiem jautājumiem pievērsīs ar vien lielāku uzmanību. Arī pirmo reizi Eiropas komisija ir radījusi jaunu portfeli, ir komisārs, Dānijas komisārs Dans Jorgensens, kurš atbild par enerģētikas un specifiski mājokļu politiku. Un no Eiropas komisijas puses mēs raudzīsim, kā mēs varam labāk palīdzēt veicināt dalību valstu, reģionu un dažādu iesaistīto pušu un institūciju labāku sadarbību, jo klasiski mājokļu politika tas nav tāds Eiropas līmeņa jautājums. Eiropas līmenī mēs tiešām skatāmies piemēram, uz to pašu enerģētikas tīkliem, uz kopējiem transporta tīkliem, kam ir ļoti būtiski tiešām stingri noteikumi, dažādas kvalitātes prasības visā Eiropā vienādas, tad, teiksim, būvniecība ir joprojām primāri dalību valstu kompetences jautājums. Bet tāpat laikā mēs novērojam, ka šīs pēdējā laika tendences, arī skatoties uz pēdējiem 10 gadiem, visā Eiropas Savienībā ir tādas, ka mājokļu cenas būtiski ir pieaugušas pa 60%, tāpat arī īres maksas, salīdzināmās arī cenās, ir arī būtiski kritusies jaunu māju būvniecība, dzīvojamo ēku atļauju skaits ir samazinājies par 22%. Mēs redzam, ka daudz kur tiešām pilnvērtīgi netiek izmantots esošais dzīvojamais fonds. Un arī, kas tāds savā ziņā varbūt kauna traips, ka mūsu Eiropas Savienībā arī joprojām ir apmēram 1 miljons bezpajumtnieku un arī daudz bērni.
Un arī pēdējās Eirobarometra aptaujās mēs redzam, ka mājokļu lietas cilvēkiem tiešām sāp. Jo īpaši pilsētās visā Eiropas Savienībā apmēram 51% šo tiešām saskata kā vienu no būtiskākajām problēmām. Pat tā ir lielāka problēma cilvēku ieskatā nekā darba pieejamība un daudz citi jautājumi. Un savā ziņā šis jautājums daudz vietā Eiropā ir, es pat teiktu, daudz sāpīgāks nekā Latvijā. Lielajās pilsētās, Parīzē, Romā, mēs redzam, ka tās dzīvokļu cenas ir vienkārši astronomiskas, un ja tev nav bijusi tā veiksme to nomantot, tad jauniem cilvēkiem tikt pie sava mājokļa lielajās pilsētās, kur viņiem ir šīs darba iespējas, ir arvien lielāks kredītu sloks. Tā kā šeit arī bišķiņ citā griezumā līdzīgi šie dati. Mēs redzam, kā mājokļu cenas kāpj gan Eiropā, gan Latvijā. Pēdējā laikā Latvijā nedaudz straujāk, bet ne pārāk strauji. Tā tendence gan Latvijā, gan Eiropā ir līdzīga. Kur Latvija vairāk izceļas ar daudz straujāku inflāciju un arī kas varbūt pozitīvi, mums ir arī straujāk par inflāciju auguši ienākumi, kam varbūt gan pozitīvas, gan negatīvas sekas, bet šī ziņā mēs vismaz redzam, ka tie pieejamie līdzekļi ir vairāk. Šeit ir arī iedzīvotāju sadalījums pēc mājokļa veida, un varbūt tas tāda pozitīvā tendence, kur Latvija varbūt labi izceļās, ir ar to, ka tomēr vairāk kā 80% iedzīvotāju ir tas savs ģimenes mājoklis, ka viņi nevis īrē, bet viņiem ir tas savs dzīvoklis, sava māja, un tiešām ļoti liela daļa, 69%, dzīvo savā īpašumā, viņiem nav šīs kredīta saistības, un tas ir daudz lielāks īpatsvars nekā visur citur Eiropas Savienībā. Varbūt arī savā ziņā tas ir saistīts ar privatizāciju, ka tie, kas dzīvoja, arī dabūjuši šos savus mājokļus, bet tā kā kopumā ir lietas, kas Latvijas iedzīvotājiem ir labāks uz kopējā fona. Savukārt, kur ir sarežģītāk, šis ir attiecībā uz īres maksu un jauniem līgumiem. Statistika, ko cilvēks var atļauties īrēt, izmantojot 1/3 no saviem ienākumiem, cik metrus kvadrātā. Un tad mēs redzam, ka vairumā Latvijas tā platība ir stipri šaurāka. Savā ziņā arī, protams, jo mums tie ienākumi ir zemāki, bet kopējā tendence ir, ka Latvijā ir diezgan liela pārapdzīvotība uz dzīvojamo platību, kvadratūru. Tad vēl viens neliels grafiks attiecībā uz kopējām investīcijām mājokļos no iekšzemes kopprodukta. Un šeit Latvija arī izceļās ar ļoti kopēji mazākām investīcijām mājokļos nekā Eiropā vidēji. Tā kā gandrīz uz pusi mazāk mēs investējam. Šie ir tie galvenie apsvērumi, kāpēc no Eiropas komisijas puses mēs šiem jautājumiem sāksim pievērsties arvien vairāk. Un šie ir tie galvenie tiesību akti, kas jau ir nopublicēti, pieejami mūsu mājaslapā. Un pats galvenais no tiem ir šis jau pieminētais Eiropas cenas ziņā pieejamu mājokļu plāns, kur ir iezīmēti visi nākotnes rīcības virzieni, uz ko Eiropas komisija plāno raudzīties. Tāpat tās ir jau nopublicēti priekšlikumi valsts atbalsta noteikumu pārskatīšanai mājokļu jomā, lai paplašinātu iespējas izmantot
izmantot Eiropas finansējumu, lai nevajag vairākās kategorijās prasīt Eiropas komisijas atļaujas un pārskatus, kā piemēram ļoti brīvi tas jau līdz šim ir bijis attiecībā uz sociālo mājokļu projektiem, un tagad ir arī lielāki tie sliekšņi, kur ir iespējams veidot finansējumu programmas zemu īres cenu mājokļiem. Tāpat ir arī nopublicēta jaunā Eiropas mājokļu būvniecības stratēģija, kur ir arī iezīmēts dažādi virzieni investīciju novirzei un turpmākajiem arī 20 gadu perspektīvai. Un šis mājokļu plāns vienkārši ātri izskriešu cauri. Es arī ikdienā nestrādāju tieši mājokļu politikas jautājumiem. Mēs redzam ļoti daudz tēmas, un šobrīd viena no tām ir tieši atvesļošanas fonda noslēguma fāze, kur mēs vērtējam šobrīd Latvijas maksājumu pieprasījumu. Tā kā es par katru kategoriju pavisam detalizēti nevarēšu izstāstīt, bet uz nākamajiem slaidiem par katru no šiem galvenajiem pīlāriem būs iezīmētas tās galvenās aktivitātes. Un šie rīcības virzieni tātad ir mājokļu piedāvājuma palielināšana, dažādas aktivitātes investīciju mobilizēšanai, kā arī tūlītais atbalsts dažādu reformu virzīšanai un arī atbalsts fokusējoties uz visvairāk skarto personu aizsardzībai, tieši identificējot, kuras ir tās sabiedrības grupas, kam visvairāk mājokļi ir nepieciešami. Attiecībā uz šo pirmo pīlāru par piedāvājumu palielināšanu, jūs redzat tajās labējās ailēs, kā ir plānota tā sadarbība, kur ir lielāks uzsvars aktivitātēm, kas ir jāveic no dalībvalsts puses, un tālāk arī šo laika grafiku. Un viens, ko varbūt es arī vēlētos atzīmēt, ka noteikti nākotnē ir plānots arī atbalsts vairāk apmācības programmām, kas varētu veicināt inovāciju būvniecības mācību programmās, arī dažādas aktivitātes tieši nozares produktivitātes celšanai. Otrā darbība ir birokrātijas samazināšana gan Eiropas tiesību aktu ziņā, gan arī dalību valstīs. Un šajā ziņā ir plānots, ka 2027. gadā Eiropas komisija nāks klajā ar jaunu vienkāršošanas paketi mājokļu jomā, lai ievērojami samazinātu dažādu tiesību aktu slogu. Un noteikti arī pirms visiem šiem pasākumiem un publikācijām arī notiks sabiedriskās apspriešanas, kur arī mēs vienmēr aicinām pieteikties un no Latvijas piedalīties un paust viedokļus, ja jūs redzat, ka kādās regulās vai direktīvās šie uzstādījumi ir nesamērīgi. Tad trešā darbība ir plānota attiecībā uz mājokļu pieejamības kombinēšanu, lai labāk salāgotu gan cenas, gan ilgtspēju un kvalitāti, kas attiecīgi var būt dārgāka. Un šeit ir plānots publicēt gan energokopienu rīcības plānu un ļoti labi arī, ka Klimata un enerģētikas ministrija jau arī energokopienu attīstības ziņā strādā. Tāpat arī
Ir plānotas šīs jaunās partnerības, un tur noteikti būs jauni sadarbības formāti, kur tiks iesaistītas ne tikai dalībvalstis, bet dažādos formātos arī reģioni. Trešais pīlārs tieši ir raugoties uz investīcijām, kur rast finansējumu jaunu mājokļu būvniecībai, energoefektivitātes uzlabošanas programmām. Skaidrs ir, ka publiski pieejamo finansējumu pilnībā nepietiek, lai nosaktu milzīgās vajadzības, kas ir visā Eiropas Savienībā. Tāpēc arvien vairāk uzsvars būs arī uz privāto līdzekļu piesaistīšanu un veidojot dažādus atbalsta instrumentus, kas investoriem varētu būt arvien atraktīvāki. Arī šajā investīciju piesaistes ziņā uzsverams arī, ka pašreizējā DFS tā ir daudzgadu finanšu schēma, tas ir Eiropas Savienības daudzgadu budžets. Šī budžeta ietvaros esošajās Latvijas programmās mēs esam veikuši revīzijas un novērtējumus un atraduši iespējas daudz vairāk finansējumu no citiem projektiem, kas varbūt ir kavējušies pārdalīt tieši mājokļu politikai un šīm altuma energoefektivitātes programmām. Tūliņ jau, un tad vēl 2 slaidi. Un īsi par trešo pīlāru, kas ir tūlītais atbalsts, tā kā arī daļa bija veikta gan esošā budžeta ietvarā, bet vēl daļa darbību ir priekšā. Vairāk vēlētos uzsvērt tieši nepieciešamās strukturālās reformas. Eiropas komisija reizi gadā par Latviju un par visām valstīm publicē tā saucamo ziņojumu pa valsti un valstī adresētās rekomendācijas. Un tieši šogad mēs arī plānojam pastiprinātu sadaļu skatīties, kādas Latvijai iespējams būs nepieciešamas reformas, lai uzlabotu mājokļu atbalsta politiku, un šis ziņojums tiks publicēts jūnijā. Un pats pēdējais pīlārs par visvairāk skarto personu aizsardzību. Tur ir arī būs jaunas iniciatīvas. Viens aspekts būs jaunieši, kā labāk atbalstīt studentus, lai būtu labāka studentu mobilitāte. Pēdējā darbība arī attiecībā uz šo bezpajumtniecības problēmu risināšanu. Tad, pavisam īsi, bet nobeidzot arī ar tādiem smukiem rezultātiem. Es skrēju laikam pa priekšu. Šis ir jaunais zemes īres cenu mājoklis, kas ir tapis Valmierā ar atvesaļošanas fonda atbalstu. Tas ir pirmais, ko ātri izdevās īstenot atvesaļošanas fonda programmā, un ar Eiropas finansējumu tieši no atvesaļošanas fonda, ar ko es vairāk strādāju, mums šādi mājokļi vēl top Bauskā, Valmierā, Cēsīs, Alūksnē, Tukumā, Ventspilī. Tāpat arī ir no Eiropas Savienības finansējuma bijis pieejams vairāk nekā 200 miljonu iepriekšējā fonda programmā, 173 miljoni tagadējā programmā. Tas ir attiecībā uz ēku energoefektivitātes uzlabošanu, attiecībā uz ēku energoefektivitāti no atvesaļošanas un noturības mehānisma ir pieejami 57,2 miljoni, bet ir vēl daudz citas programmas ar papildu finansējumu, kur ir nošķirts gan tieši atbalsts valsts sektora ēkām, pašvaldību ēkām, gan energoefektivitātes uzlabošanai, gan piekļūstamības veicināšanai, gan mājokļu pielāgošanai invalīdiem visā Latvijā, gan saules paneļiem dažādām ēkām. Un mums ir tiešām prieks redzēt, kā šie projekti daudzi ļoti pozitīvi rezultējas un kā no tiem iegūs visi Latvijas iedzīvotāji.
Tā kā, jā, es teikšu jums paldies un novēlēšu visiem projektu īstenotājiem veiksmi un izdošanos, projektu realizācijā, uzdrīkstēšanos arī dzīvokļu īpašniekiem, biedrībām, uzņemties šos projektus, nebaidīties, jo galu galā tā ir mūsu dzīves vide, ko mēs uzlabojam. Un tiešām skatīties, kā arī nākamajā daudzgadu budžeta periodā Latvijas valsts un reģionu attīstības plānā, kas būs šī jaunā programma, mēs varam šīs jaunās programmas strukturēt arvien efektīvāk, lai no tā iegūtu pēc iespējas vairāk cilvēku, un šis atbalsts būtu tiešām mērķēts tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Un strādāsim pie tā. Paldies. Paldies, bet ne mūsu prom, mirklītēm. Klātesošiem, vai ir jautājumi? Kaut kā paceļat roku un dodat par sevi zināt. Ja klātesošiem jautājumi nav, tad mūsu klausītāji gan ir bijuši krietni aktīvi. Un dažiem jautājumiem patiesībā atbildēja, bet ir viens foršs jautājums. Tātad, vai jaunu mājokļu būvniecībai tiks noteikts ierobežojums pierobežu zonai? Vai tev kaut kas par šo ir zināms? No Eiropas komisijas puses par šādu ierobežojumu nav nekāda informācija un lemts. Es domāju, tur ir pati pierobeža zona, kas ir aizsardzības ministrijas kompetencē un valsts kompetencē noteikt šos ierobežojumus pašā zonā, bet noteikti ne Latgalē, un no Eiropas komisijas puses mēs pavisam droši varam teikt, ka atbalsts mājokļiem, energoefektivitātei nākamajā daudzgadu budžetā būs pieejams, un jo īpaši arī ar uzsvaru uz Latgali, jo reģionālā politika ir Eiropas komisijas prioritāte, un mēs tiešām redzam ļoti, ļoti būtiskas vēl joprojām atšķirības starp Latgali un Rīgu, gan cilvēku ienākumos, tā kā šīs atšķirības tiešām ļoti izceļas uz kopējā Eiropas fona, kur tā situācija ir daudz izlīdzinātāka. Saka, lūdzu, kā bankas interesēt šeit vairāk atbalstīt jaunas daudzdzīvojamā māju būvniecību, tavuprāt? Tāda īsa atbilde. Ar valsts garantijām. Ar valsts garantijām? Piekrītat? Cik jauki. Super, paldies. Man ir vēl viens jautājums. Es gan viņu vairāk pietaupīju Vērzemnieces kundzei, bet man ir viens jautājums. Saki, pavisam nesen bija pieejami laikam 200 kapekām miljonu, un diezgan ātri uz to naudu visi pieteicās. Būs vairāk naudas? Mēs dabūsim vairāk? Tieši Latgalei. Tieši Latgalei. Es domāju, jūs runājat par šo, daudzas par atjaunošanu. Par RF programmu nesen publicēto. Un, jā, no vienas puses, protams, mēs ļoti priecājamies par šo ļoti aktīvo interesi. No otras puses, varbūt ir arī nākotnē turpmāk jāraugās, kā šo finansējumu, ja tā interese ir tik liela, varbūt īstenībā līdzfinansējuma likmes kaut kur ir nedaudz jāsamazina, lai pēc iespējas vairāk projekti var iegūt šo finansējumu. Varbūt arī ir jāpaskatās uz vērtēšanas kritērijiem, jo es saprotu, ka ir šobrīd nauda rezervēta uz priekšu, bet vajadzētu prioritizēt iespējams lielāku projektu gatavību, ka mēs tiešām to naudu prioritāri piešķiram tiem, kas var ātrāk sākt ieviest, jo tad arī ātrāk mēs redzam tos rezultātus, ātrāk ekonomisko atdevi, ātrāk ietaupījums enerģijas resursos. Labi, un pēdējais jautājums gan no viena klausītāja, gan no manis. Latvijā tiek pārmests iedzīvotājiem, ka viņi ir mazaktīvi. Mēs arī vienā tajā stāstā dzirdējām, un tā ir tāda patiesība, ka nevar vainot tikai visus apkārt, ir arī iedzīvotājiem nedaudz uz sevi jāpaskatās. Viens ieteikums iedzīvotājiem, kāpēc viņiem kļūt aktīviem? Tā ļoti īsi, koncentrēti. Jo tas skar viņu ikdienas dzīvi, viņu ģimenes vidi, kurā viņi aug un augs viņu bērni. Fantastiski atbild, ne? Sakam paldies. Paldies tev par tavu laiku. Paldies, ka atrada iespēju atbraukt. Jā.